Rokiškio sūris uzņēmums, kas nodarbojās ar piena pārstrādi. Šis ir viens no vairākiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas ir iekļauts arī šajā apskatā, jo vairāki piena pārstrādes uzņēmumi no Lietuvas tiek kotēti Nasdaq Baltic biržā. Un šis uzņēmums nodarbojās ar piena uzpirkšanu, tam ir arī piena pārstrāde un piena produktu ražošana. Siers, svaigie piena produkti, sviests un arī vēl citi. Šis uzņēmums biržā ir kopš 92. gada, līdz ar to droši var saukt arī par biržas veterānu. Tirgus kapitalizācija tam ir 144 miljoni eiro un apgrozījums nedēļā ir 23,7 tūkstoši eiro. PI rādītājs ir 5,41 un dividendžu ienesīgums ir 4,34% pēdējo 12 mēnešu ietvaros. Manuprāt, uzņēmums pie šādiem PI rādītājiem pie tādas dividendes ir salīdzinoši pievilcīgi novērtēts, bet jāņem vērā, ka ciklisks bizness, kas lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kas notiekās piena tirgu, jeb kādas ir piena iepirkuma cenas. Bet redzam to, ka uzņēmums ir spējis būtiski audzēt peļņu uz vienu akciju, un tas atspoguļojas arī akcijas cenā. Un pat pie šī akcijas cenas straujā pieauguma vēl joprojām PI 5,41 apmērā, manuprāt, tas potenciāli izskatās interesanti.